Kā atšķirās zvangas? Ir mazākas un ir lielākas. Šīm abām ir vienāds skaits ar notīm. Šī būs do mažors un šī būs re mažors. Šīs zvangas, tā ir arī do mažora, bet tāpat tās var spēlēt visas tautas dziesmas. Bez problēmām. Un šī ir super īpaša. Viņa ir perkusīvāka skaņa. Ja tu gribi iemācīties spēlēt ar pirkstu, daudz vieglāk būs uz lielākiem modeļiem, kur ir lielākas mēlītes. Atrod vislielāko mēlīti, šeit četrinieks, uzsita pirkstu un atrauj ātri pirkstu. Ja tas pirksts paliek virsū, pazūd vibrācija, nav skaņa. Tas pats notiek ar vālīti. Nav skaņa. 10 solas un 12 solas. Pēc viņām komplektā nāk lielās vālītes. Viņas var spēlēt arī ar mazajām vālītēm. Arī perkusīvāk skaņa ar lielajām būs daudz smukāk. Viņas ļaus ieskanēties un zvanīt. Kas tevi uzrunā vairāk no šīm skaņām, tev arī patiks viņu vairāk spēlēt. Dziesmas var spēlēt uz jebkuras. To vienkārši skanēs zemāk. Arī šos modeļus vieglāk iemācīties spēlēt ar pirkstiem. Uzstiens, atrāviens. Šīs abas ir uzskaņotas uz do, viņas abas var spēlēt ar pirkstiem. Uzstiens, atrāviens. Es jau to daru automātiski, paņemt apsēsties paklāju, paņemt zvangu pie kājām un mazliet bum, 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 bum. Uz šiem lielākajiem modeļiem, protams, to būs daudz vieglāk un ātrāk iemācīties. Bet arī uz mazajiem princips tāds pats. Un viņām komplektā nāk arī vālītes. Kā tev labāk patīk, kas skan? Ar vālītēm vai ar pirkstiem? Arī šos modeļus būs super ērti spēlēt ar pirkstiem. Ir šis te brīnišķīgais modelis, kas ir D-kurd skaņojumā, kas ir tieši tāds pats kā milzīgajiem hangiem. Kāpēc gan nespēlēt kopā? Te skaņa mainās atkarībā, kur tu viņai uzsīt. Vai tu uzsīt pa mazo mēlīti, vai pa lielo, vai pa reizē.